Pēc lieliski aizvadītās sezonas beidzot var atvilkt elpu un gatavoties jauniem panākumiem, kā uzsvēra Lokomotīvas kluba vadītājs. Šogad beidzot ilgi gaidītais sapnis iekļūt Polijas pirmajā līgā tika sasniegts, un jau nākošajā sezonā, ja klubs būs konkurētspējīgs, iespējams varēs domāt arī par vietu Polijas ekstralīgā. Taču pagaidām tas viss vēl ir tikai ieceru un fantāzijas lidojumu līmenī. Lielisko kluba sniegumu un aizvadīto Grand Prix posmu Latvijā augstu novērtēja arī domas vadība, kas šodien sportistus un organizētājus uzņēma domē. Klubam ir vairākas ieceres, kā turpināt attīstīt savu sniegumu un pierādīt savu vietu pasaules speedway elitē. Tiek izskatīta arī iespēja, ja nākošgad pirmajā Polijas līgas līmenis neapmierinās Lokomotīvi, iespējams klubs varētu piedalīties Krievijas atklātāja čempionātā vai arī veidojamajā ambiciozajā Eiropas kausa izcīņā. Секрета я не открою. Скорее всего, мы от услуг Боярского и Свиста будем отказываться. Es atklāšu, visticamāk mēs no Bojarska un Svista pakalpojumiem atteiksimies. Pirmajā līgā jau ir cits līmenis. Aicināsim jaunus perspektīvus sportistus, kuri jau šobrīd rāda rezultātu un ir potenciāli komandas līderi. Starpsezonu ciklā galvenais klubu uzdevums ir sagatavoties nākošai sezonai, un šobrīd vienīgais nopietnākais mājastreka trūkums, apgaismojums, arī drīz varētu tikt atrisināts. Kā arī tuvākā laikā valdība varētu izskatīt Grigorija Laguta pilsonības piešķiršanu, kurš pierādīja, ka ir viens no vadošajiem speedwayistiem pastarp visiem vadošajiem pasaules elites braucējiem.